Man no laika gala ir bijusi luste skrūvēt, bet sevišķa patikšana ņemties ar motoriem. Īpaši kārs. Es biju uz traktoriem. Tādā traktorā ir viss, ko puika var gribēt. Reiz, kad man bija aizmirsuši pieslēgt, es mēģināju to mašīnu papētīt. Es gribēju apskatīties, kur viņā tup iekšā tas lielais spēks. Bet mīļais tētiņš mani tūdaļ pārcēla citā darbā. Iespundēja mani pie ūdens un labām pamācībām. Nelieni, kur nevajag. Lai varētu tikt traktoram seglos, esot vispirms kārtīgi jāloc iekšā rupucis. Labs ir, kas jādara, jādara. Locīju arī. Vai nu es to rupuci biju apēdis par maz, vai bija kāda cita vaina, bet lielā roka atkal bija klāta. Nu man trallināja apkārt no rīta līdz vakaram: puika, neliec klāt pirkstus. Puika, traktors nav priekš puikām. Puika, tikai ar acīm. Es arī būtu paklausījis, es jau klausīju, cik varēju. Bet kā par nelaimi, uzradās 3 knīpas un sāka apcelties. Ko? Viņas mani puiku apsaukās? Es tām spindzelēm parādīšu. Tā mana skološanās tēvam smagi iesita pa kabatu. Apkārtnē es biju pārveidojis ļoti rūpīgi.
Bet toties es biju iemācījies stūrēt. Ceļā vairs bija atlikuši daži sīki šķērslīši. Tiem skuķiem, piebraukšu pie veikala un nopirkšu katrai pa saldējumam, lai redz, ar kādu vīru darīšana traktorists. Šī svira, tā svira, vēl viens svira, pedāļu spirus, kura gribi, bet traktors ripo tālāk. Fabrikā aizmirsuši ielikt apstāšanās kloķi. Ak, nav apstāšanās kloķa? Gribi zināt, kur tas ir? Uzzināsi. Karters no starters, starters no karters, karters no starters, starters no karters, karters no starters. Oi, un tā es kļuvu traktorists. Un viss. Lūdzu, ņemiet par labu mūziku!